Šodien mūsu Finanšu faktoru studijā ir jaunākais X-faktoru dalībnieks, pārstāv Ventspili un ir gatavs ievest kārtību Rīgas un Latvijas šovbiznesa skatuvē. Daniels Širmans. Daniels, sveiks un vesels! Čau! Kā tu jūties kā jaunākais dalībnieks X-faktorā? Teiksim tā ir atbildība. Tas ir tāds stress, bet arī pagodinājums, jo es esmu pats jaunākais. Pārstāvu, teiksim, jauno paudzi, ja tā var teikt. Absolūti. Un tad strādāsim un rādīsim, ko mēs mākam. Tavā Instagram profilā ir rakstīts daudz internacionālu konkursu laureāts dalībnieks. Kur tu esi trenējis un mērojies spēkiem, balss saitēm un spēku citur? Tā, trenējos es Ventspils pop studijā Jūras akmentiņa pie lieliska pedagoga. Bet, ja runājam par konkursiem, tie ir Latvijas mēroga konkursi un starptautiskie konkursi. Es droši vien nesaukšu visus, jo Nosauc kādu lielāku, kur tu esi bijis pirms tam? Es domāju, ka viens no lielākajiem sasniegumiem ir Slaubazārs Vitebskā, kur es pārstāvēju Latviju. Bija Latvijā ļoti liela atlase, un es tiku nominēts, lai es godam pārstāvētu Latvijas vārdu Baltkrievijā. Daniels un mūzika. Kā tu satikies ar mūziku? Kur tavā sirdī tā mūzika būtu? Mūzikas bulta izšāvās 4 gadu vecumā, ja es nemaldos. 4 gadu vecumā? Jā, 4 gadu vecumā. Sākot ar manu bērndārzu, kur es dziedāju koncertiņos un tā, un tad mani mamma aizveda uz pop studiju Karamelis, ja es nemaldos. Bija tāda pop studija. Tad tur es padziedāju, un tad kāds 3 gadus līdz 7 gadu vecumam, un 7 gadu vecumā es iestājos Ventspils mūzikas skolā uz dziedāšanu, un tad sākās mans ceļš tieši ar dziedāšanu. Jā. Kāds būs tavs ikdienas ritma menedžments, ja anglicizmā es to varu teikt? Tā, mēģinājumi priekš tiešraidēm notiek bieži, ļoti bieži. Sanāk ļoti bieži kavēt skolu. Es skolā esmu 2 dienas nedēļā, kas ir... Ko saka skolotāji? Skolotāji nāk pretī. Es tiešām esmu pateicīgs par to. Tu esi pedants arī finanšu jautājumos? Es teiktu, ka diezgan liels. Pastāsti, tā kā es pats vēl nepelnu, es domāju, ka par šo varētu vairāk pateikt mani vecāki un ģimeni, bet no mana viedokļa spriežot, man šķiet, ka es esmu diezgan tāds liels ekonomists. Labi, par baltām dienām runājot, ja uzvarēs X-faktorā, ko darīs 10 000? 10 000 nav maza nauda. Es domāju, ka daļu es noteikti ziedošu arī labdarībai, jo es saņēmu un es arī kādam varu iedot, jo karams punkti nekad nav par daudz. Labās karams punkti. Un pārējo, es domāju, es noteikti ieguldīšu savu talantu attīstībā un izaugsmē, jo tam jau arī šī nauda domā. Tev vairāk patīk norēķināties ar skaidru naudu vai ar karti? Tā mamma kā ieskaitīt, tad brauc X-faktoru. Kas tev ir ērtāk? Man ir ērtāk maksāt ar maksājumu karti. Bet es zinu to, ka dažās vietās nevar norēķināties ar maksājumu karti, tāpēc man vienmēr ir līdz arī skaidrā nauda. Bet, ja jautājums bija, ar ko man ir ērtāk, tad noteikti ar maksājumu karti. Skatījos tavu Instagram, tev ir saksofons, un tu spēlē saksofonu. Jā. Kas tieši tas par saksofonu ir? Tas ir alt saksofons. Alt saksofons? Cik maksā alt saksofons? Man viņu uzdāvināja Omas Ziemassvētkiem, tāpēc es par naudu neprasīju. Bet, ja es nemaldos, kaut kur pie 900 eiro, 800 eiro. Diezgan, jā. Plus vēl viss aprīkojums, kas nepieciešams, tā ir siksni, tur mēlītes. Jā. Tev ir kāds mērķis, kam tu šobrīd krāji? Piemēram, par instrumentiem runājot. Par instrumentiem es domāju, man pietiek, jo man ir klavieres, ukulele, ģitāra un saksofons. Un es domāju, pagaidām vajag apstāties. Tu vari dibināt grupu? Es varu. Grupa Daniels un instrumenti. Kā tu izlēmi X-faktors? Godīgi sakot, es skatījos pagājušās sezonas, kas bija 1., 2., 3., 4. un es domāju, tas ir tik forši tur būt uz tās skatuves un tie žūrijas komentāri, tās kameras, tie šovi, ko viņi tur veido. Un es domāju, kāpēc es tā nevarētu, bet man, diemžēl, nebija vēl 16, es nevarēju pieteikties. Kam tu gribi līdzināties, kam tu gribi asociēties? Kas tev ir tūs no lielajiem māksliniekiem? Interā ir tāds, ka nav par daudz un nav par maz. Ka ir baudi skatīties un baudīt. Un no ārzemju izpildītājiem Bruno Mars. Bruno Mars? Jā, es skatoties viņa koncerts internetā, es arī man patīk, kā viņš sevi pasniedz uz tās skatuves, ka viņš ir pārliecināts, ka viņš arī dzied labi. Paņemam tavu atlases gabalu. Vari uzdziedāt mazliet, kāds tas bija? Var kustēties šeit esot divānā. Tas bija kosu valodā, The Click Song. Tā ir viena no Afrikas valodām. Es tagad tā 3, 2, 1.
Nu tā, bet viņš bija garāk. Pamēģinām garāk, tā? Ok. 3, 2, 1. Tālāk, kas aiziet? Lama kama kamimbo, like it's a mugucha makasingo, 20. Lama kama kamimbo, like it's a mugucha makasingo, 20. Lena, ko tu gribētu novēlēt saviem skatuves kolēģiem, kas ir X faktorā un ne tikai, un esošiem un topošiem faniem? Saviem skatuves kolēģiem es novēlu izturību un neizsīkstošu enerģiju, jo tā būs nepieciešama šī ceļa garumā. Un saviem faniem esiet jūs paši un ticiet saviem spēkiem. Tad viss izdosies. Kas jādara visiem citiem skatītājiem? Skatītājiem es pateikšu, balso par mani!